Labrīt visiem! Ar jums Emīls no FX Finance, un tātad ar prognozēm uz 9. maiju. Un sāksim tātad ar eiro dolāru, kā vienmēr. Tātad H4 grafiks. Tātad pagaidām ir redzams tikai viens, teiksim tā, izteikts signāls, jā, kur varētu iestāties, un tas ir uz pārdošanā no šī te diapazona. Tātad no cenas 45.05 līdz 45.40, tātad ir pārdošanas zona. Tātad šajā te pozīcijās jūs varat iestāties. Tātad, ja iestāsieties no 45, pareizāk nevis 40, bet 45.35 pārdošanās, jā, tad jūs stopu varat izvietot tātad aptuveni 85 punktu apmērā. Jā, tad paslēpjot viņu aiz 50. FIBO līmeņa. Ja tirgojat no tātad 45.05 līmeņa, jā, tad stops jums arī vienalga ir jāslēp aiz 50. līmeņa, un tie tātad jau būs aptuveni 115 punkti. Tāpēc, atkarībā no tā, vai jūs agresīvi vai tirgojat vai konservatīvi, iestājieties darījumā, jā, tad no viena no šiem te līmeņiem. Jā, un stopu paslēpiet aiz 50. līmeņa kāds 10 punktus augstāk. Un mērķis tātad ir zemākās slēgšanās cenas. Tātad, ja pārdošanas ir no 45.05, tad mērķis ir aptuveni 43.60. Tātad šajās te robežās mērķis pietiekoši liels. Jā, darījums arī nav, teiksim tā, slikts. Jā, aptuveni 140 punkti, tātad ir profits, ko jūs tad varat sev izvietot. Tā, un būtībā tas ir arī viss uz eiro, tikai un vienīgi pārdošanas no šīta līmeņa vai no 38. FIBO līmeņa. Tālāk, dolārs Kanāda. Tātad šeit mums arī ir nekāds atbalsta pretstības īpaši saskatāmi nav, jā, ir tikai līmeņi. Tātad, ja dolārs pret Kanādu caursit šos te maksimumus, pie atgriešanās varam tātad atvērt pirkšanas darījumu. Kā arī neaizmirstam, ka caurstienam būtu jābūt vismaz 40 punkti. 35 tas ir pats minimums, bet vislabākais būtu 40 un uz augšu. Un tad tur būs mums tāda pirkšanas un mērķis ir tātad caurstiena augstums. Ja gadījumā tad dolārs pret Kanādu nokrīt līdz šim te līmenim 95.49, jā, tad šeit mēs jau varam iestāties pirkšanās, jā, par cik šeit ir bijusi korekcija, šeit un šeit un šeit un šeit, jā, bija caurstiens uz otru pusi, pienāciens pie šīs te pozīcijas būs atkal jauni pirkumi. Tad šeit mēs varam nopirkt, tātad risks mums šajā situācijā būs aptuveni 55 punkti, un mērķi, arī viss ir atkarīgs no jums, jā, kā jūs tirgojat, jā, minimums ir 40 punkti, ko jūs varat izvietot savu mērķi, tā līdz šiem te iepriekšējiem minimumiem. Bet būtībā var arī turēt, protams, līdz pat šai te pretstībai, kas ir 120 punkti. Tā, un tas būtībā ir arī visu skanāts, tad vai nu caurstiens uz augšu atgriešanās pirkumi šim te līmenim, kas ir pa cenu 96.75, vai arī tātad pirkšanas no līmeņa 95.50, jā. Tālāk. Par Kanādu mums tātad tas ir arī viss. Tālāk, dolārs franks. Un šeit mums tātad, teiksim tā, ir pāris, pareizāk divi arī signāli tikai, kuros mēs tātad varam iestāties. Tātad pirmais ir pirkšanas par cenu, tātad 86, pareizāk 85. Stopu mēs izvietojam aiz šī te līmeņa, kas ir tātad aptuveni 60 punkti, un mērķis, jā, mums tad būtu līdz šai tepat pretestībai. Tad tas ir mums tad viens signāls, un otrs ir tātad, ja gadījumā dolārs franks caur šo te pretestību, kas ir tātad 87.90 vai 87.88, pie atgriešanās mēs tad varam iestāties pirkšanās, un mūsu mērķis ir tātad caurstiena augstums. Neaizmirstam, ka caurstienam uz H4 jābūt kādi 40 punkti vai vairāk, jā, minimums būtu 35. Tātad uz franku tas ir arī viss, protams, mēs varam uzzīmēt vēl arī FIBU, jā, tātad mums šis te līmenis, kas ir tātad 86, 83, gandrīz vai sakrīt ar 50. FIBO līmeni, jā, tad, bet stops vienalga ir jāpaslēp aiz šīm te pretestībām, kāds 50 punktus tālāk. Nākošais, tātad Austrālijas dolārs pret dolāru. Tātad šeit mums ir, tātad, teiksim tā, pārdošanas no šī te līmeņa vairs nav, par cik jau piegājiens bija un atlēciens arī jau bija.
bet mēs tātad varam tagad sagaidīt šīs te pretestības caurstienu un pie atgriešanās iestāties pirkšanās ar mērķi tātad caurstienu augstumu. Otrs variants, ko mēs varam darīt, gaidīt tātad caurstienu uz leju. Jā, tad, ja viņš tiek caursists, jā, šis te līmenis, kas atrodas uz cenas 1,0575, tad pie atgriešanās mēs atkal varam pārdot, un mērķis tātad ir caurstiena dziļums. Jā, tad būtībā tas ir arī visu uz Austrāļu. Tad pirkumi, ja cauršķi uz augšu atgriežās, un pārdošanas, ja cauršķi uz leju un atgriežās. Momentāli nekādu iestāšanās darījumos nav. Tālāk mums tad ir Jaunzēlandes dolārs. Tātad šeit mēs tad varam izskatīt pārdošanas par cenu aptuveni 80,45 atkarībā no tā, kurā vietā šeit līnijai cena pienāks. Jā, tad šāda līnija. Jā, tad 1, 2, 3, 4, 5, 6 atlēcieni, un šis te būtu 7. piegājiens pie viņas. Tad, un mērķis jau, teiksim tā, varam izvietot kā caurstiena dziļumu, jā, vai arī, ja mazliet konservatīvāk, tad varēsim vilkt pretēju fibu un turēt līdz 38. līmenim. Bet uz patreizējo brīdi, atkarībā no tā, kur cena pienāks pie šīs līnijas, varam atvērt pārdošanas, jā, un mērķi izvietot caurstienu dziļumu, un tad, kad cena būs sasniegusi, jā, kaut kādus, plus 50 punktus, jā, varam pārlikt stopu pa nulēm, lai vairs ne ar ko neriskētu. Jā, protams, ja mēs šeit iestājamies pārdošanās, tad stops ir jāizvieto virs šīm te virsotnēm, jā, kas būs savi 85 punkti, ne mazāk. Jā, bet mērķis, protams, arī ir diezgan liels, 200 punktu apmērā. Un otrs signāls uz Jaunzēlandes ir tātad pirkumi no atbalsta, tātad šāda līnija, 1, 2, 3 atlēcieni, jā, piegājiens, un viņš būs tātad kopā ar diverģenci, un arī atkarībā no tā, kur cena pieies pie līnijas, tad arī varēsim iestāties darījumā. Neaizmirstam, ka diverģencē, teiksim tā, pats minimums būtu 45 punkti jābūt, jā, attālumam no šī te zemākā punkta līdz pieskaršanās vietai uz līnijas ir jābūt vismaz 45 punktiem, jo vairāk, jo labāk. Ja? Tad tur varam nopirkt, un mūsu mērķis būtu atpakaļ līdz šiem te tātad minimumiem. Kā arī, tad ja gadījumā cena caursit šos te minimumus, tātad lūk, šeit redzam, 1, 2, tātad līmenis mums tātad ir 78,40, tad pie viņa atgriešanās mēs arī varam atvērt pārdošanas. Tātad būtībā tas tātad mums ir arī prognozes uz 9. maiju, jā, tad uz 5, manuprāt, galvenajiem valūtas pāriem, uz kuriem tātad tirzniecība ir visdrošākā. Paldies par uzmanību, ar jums tāda bija Emīls no FXF Finance. Tātad visas šīs te prognozes jūs arī varat sameklēt mājaslapā fxf.lv sadaļā fórums, un visu to apstīties tātad mazliet sīkāk un detalizētāk, jā, šīs te pašas līnijas arī pārzīmēt sev uz grafikiem. Labi, tad veiksmīgi jums dienu, visu labu!